laikā, kad šajos ģeopolitiskajos apstākļos latviešu valodas lietojuma stiprināšana ir īpaši būtiska Latvijas nacionālajai drošībai, un valsts valodas centram ir jākoncentrējas uz svarīgiem veicamajiem uzdevumiem, kā arī laikā, kad ir izsludināts un notiek atklāts konkurss uz valsts valodas centra direktora amatu. Daži Saeimas deputāti uzskata, ka ir piemērots brīdis reformām un valsts valodas centra institucionālā statusa maiņai, pamatojot to ar atbrīvošanu no politiskas ietekmes. Šīs valdības viena no prioritātēm ir mērķtiecīga valsts valodas stiprināšanas politika, kas soli pa solim arī tiek īstenot, un valsts valodas centram, protams, un tā kapacitāte tajā ir būtiska loma. Es atgādināšu, ka Saeima ir pieņēmusi lēmumu par vienotas skolas ieviešanu un pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā, kur ļoti būtiska nozīme ir visu pedagogu valsts valodas prasmēm, un valsts valodas centram ir noteikts uzdevums pārbaudīt šo pedagogu valodas zināšanas. Iespējams, kāds to interpretē kā politisko ietekmi, bet tieslietu ministre ir īpaši pievērsusi uzmanību šī uzdevuma pienācīgai izpildēji un uzdevusi valsts valodas centram to prioritāri īstenot. Projekta iesniedzēji arī teica, ka saskata politisku ietekmi saistībā ar valsts valodas centra nostāju attiecībā uz politiķu debatēm. Tad var tikai atgādināt, ka tieši Jaunā vienotība bija pirmie, kas pauda stingru viedokli, ka nec piedalīsies, nec atbalsta debatas krievu valodā pēc būtības. Līdz ar to uzskatu, ka šis ierosinājums ir balstīts nepamatotos pārmetumos, kā arī iesniedzēji nav pamatojuši, kā pārveide par neatkarīgu iestādi sekmētu būtisku valsts valodas centra uzdevumu veikšanu. Un līdz ar to aicinu to noraidīt.